Labdien, ūdensvīri! Paskatīsimies, kāda enerģija ir no jums riņķī šajā mēnesī. Taisnīgums. Taisnīgums runā par tādu stingru, konkrētu, nopietnu enerģijas daudzumu, kas liek pārdomāt tēmas, kas saistītas ar godīgumu. Godīgumu, taisnīgumu principu, un tas faktiski varētu miedarboties ar jums visa mēneša garumā. Protams, ka dažiem ūdensvīriem tās būs darīšanas ar juristiem, ar varbūt tiesu, ar piedalīšanos kaut kādās atskaitēs, pierādījumu sniegšana, dokumentu sniegšana, vajadzība sakārtot lietas precīzi, pareizi, došanās pie notāra. Tātad viss, kas saistās ar juridiskajām lietām. Tiem, kam šādas juridiskās lietas nav paredzams, jūs droši vien pārdzīvosiet vai izietiet cauri kaut kādām tādām morālas vērtībām, kas saistīts ir ar taisnīgumu. Paskatīsimies, ko darbs sola. Darbā viss pa vecam. Darbā stabili, teiktu tā, komfortabli, ērti, viss ir tādās pašās sliedēs kā līdz šim. Un nav nekāda vajadzība steigai, nav vajadzība kaut ko pātrināt, sakārtot, ietekmēt. Tie cilvēki, kas gaida šādu efektu no savu darbu šajā mēnesī, es ieteiktu drīzāk lēnām, pacietīgi pārskaitīt, saprast, uztaisīt nelielu tādu kā atskaiti, inventarizāciju un izbaudīt to situāciju, ka nav jāskrien, ka nav jānesās milzu auļos darbā, un izbaudīt to. Ja? Tātad ne jau vienmēr radīsies tādas situācijas, kad jūs varat strādāt ar veco metodu, ar klientiem, viss notiek, viss rit uz priekšu. Vienīgi nav nekā tāda jauna, bet kopsumā Pentakļu karaliene noteikti dot gan naudu, gan ienākumus, gan prieku par padarīto. Privātā dzīve. Privātajā dzīvē divi zīžļi, kas nozīmē turēšanos kopā un skatīšanos vienā virzienā. Tas varētu būt kāda jauna nodarbe, tā varētu būt kāda plānošana ģimenē vai attiecībās. Tā ir skatīšanās ārzemju virzienā, tā ir skatīšanās pāri robežām, meklēšana pēc jauna hobija, pēc jaunas nodarbes, pēc iespējams jaunas kompānijas. Ja? Un tādā iziešana ārpus tā, kā jūs darat vienmēr. Tad vienu mazu solīti savādāk nekā ir jūsu rutīna, tāda kā ir jūsu ērtā rutīna. Izaiciniet mazliet viens otru, pārsteidziet mazliet viens otru. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas noteikti iesaka paplašināt meklējumu loku, atrast tos cilvēkus tur, kur jūs līdz šim neesat viņus meklējuši. Lai jums lieliski izdodas, ūdensvīri, un tiksimies atkal!